Sveiciens visiem no Organic Shop Latvija. Šodien atbildēšu uz kārtējo jautājumu, kam palīdz sarkanās mušmiras tinktūra. Tas ir ļoti labs jautājums un pacentīšos atbildēt, pret ko ta sarkanās mušmiras tinktūra palīdz. Sarkanā mušmira palīdzēs jums nomākt negatīvas domas, mierina arī nervu sistēmu, atbrīvos no depresijas stāvokļa, uzlabos arī darba spējas jums, atbrīvos no atkarībām, tajā skaitā alkohola atkarības, narkotisko vielu atkarības un smēķēšanas atkarības, kas ir diezgan daudz un nopietna lieta tā ir. Tā arī palīdzēs jums cīnīties ar šīm atkarībām. Protams, arī tinktūra palīdzēs organismam atbrīvoties no dažādiem toksīniem, tajā skaitā arī paaugstinās jūsu imunitāti un normalizēs veselīgu miegu. Tā kā tinktūrai ir ļoti daudz plusi. Viens no plusiem ir tas, kad aizmirsu pieteikt arī, kad onkoloģijas slimniekiem tinktūra palīdzēs, ik sevišķi pēc starošanām, kad organisms ir novājināts, vajag organismam spēku. Līdz ar to šī tinktūra palīdzēs cīnīties gan kā ar onkoloģiju, gan arī atvieglos simptomus un, protams, arī ārstē sākuma stadijās. Un es domāju, arī ne tikai sākuma stadijās, bet jebkurā stadijā, protams, tinktūra vai sarkanās mušmiras kapsulētais pulveris jau neizārstē onkoloģiju, bet viennozīmīgi atvieglo tās simptomus. Savukārt ir cilvēki, kas uzskata, ka sarkanā mušmira tomēr izārstē onkoloģiju sākuma stadijās. Viens no piemēriem bija, kad vienā raidījumā Ilga Gavara stāstīja par šo, bet mēs kā Organic Shop Latvija, protams, šādu apgalvojumu nevaram 100% teikt, ka tieši onkoloģijas slimniekiem palīdzēs sarkanā mušmira izārstēt, atbrīvot viņus no šīs slimības. Bet to, kad viņa palīdz viennozīmīgi atvieglot simptomus un apārstēt, tas tā ir, jo pie mums Organic Shop Latvija ir iegādājušies tieši cilvēki ar onkoloģisko saslimšanu, un viņi ziņo, kad jā, kad palīdz tieši sakarā ar to, kad ar onkoloģiju ir gara stāvokļa svārstības, par tām palīdz, un, protams, visādā citādā ziņā uzlabo veselību. Tātad par tinktūrām esmu pastāstījis, un vēl vēlējos piebilst, ka tinktūra un sarkanās kapsulētais mušmiras pulveris būtībā neko neatšķirās. Tas pats efekts, kas ir tinktūrai, tas pats efekts arī sarkanās mušmiras pulverim. 1:1. Mainās tikai tas, ka tinktūra ir šķidrā veidā, un tinktūru drīkst lietot tikai 1 mēnesi. Un tad, kad jūs lietojat tinktūru, tad tinktūra ir tāda spēcīgāka. Jūs to efektu varat sajust uzreiz no pirmajiem pilieniem. Savukārt no kapsulām individuāli ir tas, ka katrs cilvēks ir vairāk vai mazāk, kā organisms viņam uzņem. Citam ir uzņēmīgāks, citam nē. Tā kā var gadīties, ka no kapsulām jūs uzreiz to efektu nejutīsiet. Būs jāpaiet vismaz kādām 2 nedēļām vai pāris dienām. Bet no tinktūras viennozīmīgi efekts jūtams ir uzreiz. Tā ir vienīgā atšķirība. Tas arī būtībā ir viss. Lai uzzinātu vairāk par mūsu produktiem, droši ieskatāmies Organic Shop profilā, kurā ir daudz video par katru produktu. Bez tā visa es gribēju pieteikt tiem cilvēkiem, kam ir kaut kādas veselības problēmas, kas vēlās savu veselību uzlabot, taču nezinu, kuru produktu labāk izvēlēties. Mēs Organic Shop Latvija piedāvājam bezmaksas konsultācijas. Droši uzzvaniet uz šo numuru, mēs kopistiski visu izrunāsim, kas jūs tieši satrauc, un piemeklēsim jums labāko risinājumu. Tāpat vēlējāmies piebilst, ka mēs savus produktus izsūtam arī uz ārvalstīm, ne tikai Latvijas robežās. Lai jums visiem stipra veselība, tas ir pats galvenais, ko es novēlu pilnīgi visiem cilvēkiem. Bez tā visa gribēju vēl piebilst par to, ja tev liekas šis profils interesants un tu vēlies nepalaist kārtējo video garām un uzzināt kaut ko jaunu par sarkanām mušmirēm, droši pieseko, būsim priecīgi par katru sekotāju. Čau, lai jums visiem veicās!